Sveicināti! Šajā video atskatīsimies uz notikumiem, kas ietekmēja energoresursu tirgu septembrī. Neskatoties uz to, ka septembrī pieprasījums pēc elektroenerģijas reģionā samazinājās par 5,5%, elektroenerģijas cena Latvijā pieauga par aptuveni 15%. Tāpat ir svarīgi pieminēt, ka septembris bija mēnesis, kurā atkal pieredzējām būtisku cenu pieaugumu atsevišķos mirkļos. 21. septembrī stundas cenai sasniedzot pat 500 eiro megavatstundā slieksni. Galvenie iemesli cenu pieaugumam un šādām cenu svārstībām aizvadītajā mēnesī bija sekojoši. Neparedzēti Zviedrijas-Lietuvas starpsavienojuma avārijas remontdarbi, kas būtiski samazināja lētās elektroenerģijas ieplūšanu Baltijas reģionā. Tāpat fosilo kurināmo ražotņu iedarbināšana pēc ilgāka pārtraukuma, kas izraisīja vēl augstākas izmaksas reģionā, brīdī, kad atjaunīgo energoresursu ražotnes nespēja sekt pieprasījumu pēc elektroenerģijas un atsevišķās atomelektrostacijās Skandināvijā notika remontdarbi. Trešais iemesls cenu kāpumam par 18% zemāka izstrāde no saules elektrostacijām Baltijā, kas paaugstināja elektroenerģijas cenu tieši diennakts gaišajā laikā. Pie viena jāatzīmē dabasgāzes cenu pieaugums par 1,4%, kas saistīts ar ilgstošiem apkopes darbiem lielākajā Norvēģijas gāzes atradnē Troll. Kopumā tiek prognozēts mēreni silts rudens un ziemas sākums, kam vajadzētu samazināt pieprasījumu pēc dabasgāzes apkuras vajadzībām. Interesants ir fakts, ka elektroenerģijas cena septembrī bija augstāka nekā augustā, pat par spīti tam, ka vidējais ūdens līmenis Skandināvijas rezervuāros bija par 2,51 terawatstundu augstāks, vidējā mēneša CO2 kvotu cena bija par 3,35% zemāka, un izstrāde no vēja parkiem Skandināvijā un Baltijā bija par 46% augstāka nekā augustā. Situācija septembrī atkārtoti pierāda, ka tirgus saglabājas svārstīgs un neprognozējams. Esam atkarīgi gan no elektroenerģijas importa, gan no fosilo kurināmo energoresursu izmaksām. Tuvojoties apkuras sezonai, iesakām rūpīgi sekot līdzi tirgus attīstībai, lai laicīgi apzinātu iespējamu elektroenerģijas cenu kāpumu. Uz tikšanos!